Veiks ceļotāji vai ceļotāja. Ceļot ir forši, vai ne? Tas dod emocijas, patīkams, tā ir atpūta, tā ir iedvesma, tie ir jauni apvāršņi, jauns redzes, plašāks redzesloks, un izdevīgi ceļot ir vēl labāk. Un šodien es tev pastāstīšu par izdevīgu, ļoti izdevīgu ceļošanas platformu, kuru tu arī vari lietot, lai tavi ceļojumi kļūtu vēl izdevīgāki. Es esmu Vilnis Priedītis, un es pavisam nesen esmu pievienojies platformai, gan kā lietotājs, gan kā cilvēks, kas dalās ar šo informāciju. Bet, nu, ļaujiet man rādīt prezentāciju un pastāstīt visu mazliet pēc kārtas. Tātad es esmu izvēlējies sadarbību ar turisma operatoru, ar ceļojumu platformu Travel Advantage. Travel Advantage, un es to izdarīju tāpēc, ka pirmkārt es varu iegādāties ceļojumus patiešām no tūra operatora, nevis no turisma aģentūras. Jā, tātad šeit ir tieši tāpēc atsevišķi ceļojumi par tik labām cenām, kādus es vienkārši nevaru iedomāties. Ja? Šeit ir vislabākā cenas garantija tieši viesnīcām visā pasaulē, bet ir arī ļoti labi avio pārlidojumi, kruīzi, transferi, pasākumu biļetes un daudz kas cits. Ja? Kompānija ir augsta reputācija, ir tirgu kopš 2013. gada. Ja? Un šeit arī daloties ar šo informāciju, tiem, kas vēlās, ir ļoti labi iespēja nopelnīt arī šo šeit saskatīju, ja? Kopā ar šī tūra operatora, teiksim, tā mārketinga kompānija MVR Life. Ja? Tātad, kam ir piemērota, manuprāt, kam ir piemērota šī platforma? Ja? Tas ir pilnīgi viennozīmīgi milzīga ekonomija iegūtas tie cilvēki, kur ceļo daudz, kas tērē, teiksim, 10,000 eiro gadā vai vairāk, tie vienkārši sajūtīs milzīgu ekonomiju. Ja? Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki tērē krietni lielākas summas ceļojumiem. Ja? Šeit tāpatās ceļojumos, ceļojums sev visizdevīgākos ceļojumus atradīs arī tie cilvēki, kuriem ir mazāks budžets, kuri reti var atļauties ceļot, jo šeit ir super labi piedāvājumi tieši priekš viņiem arī. Jā, teiksim, šeit platforma būs ļoti noderīga tiem, kuriem patīk ērtības un iegādāties visu ar vienu vietu. Jā, jo šeit var vienu vietu iegādāties visdažādākos ceļojumus, teiksim, turismu pakalpojumus. Jā, un tiem, kuriem pašiem patīk meklēt, jā, jo, protams, šeit ir jāskatās pa platformu, jā, teiksim, jāsteigā, jāmeklē, jā, jāsalīdzina, jā, teiksim, tev pilnīgi viennozīmīgi šeit jutīsies ļoti, ļoti, ļoti ērti kā savā vidē. Jā. Savukārt, kam, manuprāt, nav piemērota šī platforma, jā, tas ir, protams, tikai mans viedoklis. Jā. Pirmkārt, tiem cilvēkiem, kur paši neko nemeklē, kuriem ir jau sen gadiem viens turisma konsultants, kas vienmēr visu sakārto. Es kādreiz tā darīju, līdz pamanīju, ka es pārmaksāju, ja, jo tā uzticēšanās pārauga varbūt cenu kāpumā, ja, bet katram savu pieredzi. Ja. Ja, bet, protams, ja, tiem cilvēkiem, kur neskaita un netaupa naudu, kuriem ir viss vienalga, cik viņi tērē, un viņi par to negrib domāt, loģiski, ko jums šeit darīt, dariet tā, kā jūs esat pieraduši. Ja. Un tiem, kur varbūt meklē kaut kādu milzīgi brīnumu platformu, kur pilnīgi viss būs lētāk. Jā, protams, šis ir tirgus, šeit ir atsevišķi produkti, kas ir vienmēr lētāki, ja, un ļoti daudz produktu, kas ir patiešām par ļoti labām cenām. Lūk, bet iesim tagad pašā platformā, es jums parādīšu, kā viņi izskatās. Ja. Tātad tā ir platforma Travel Advantage. Jā, šeit ir dažādi gan viesnīcas, gan villas, gan lidojumi, gan kruīzi, gan automašīnas, gan transferi, pasākumu biļetes, ja, visdažādākie kluba aktivitātes, ja, teiksim, daudz kas cits. Ja, tā skaitā iepirkšanās platforma, mūsu kompānijas iepirkšanās mūs, kur var nopirkt dažādas zīmolu preces. Ja. Sāksim ar viesnīcām, ja, jo viesnīcas šeit ir patiešām labas, ja, labas cenas. Paņemsim, piemēram, mūsu pašu Radisson Rīgā, ja, Radisson Blue Daugava. Daugavā, jā, teiksim, paņemsim datumus, 2. 5. Augusts, 2 pieaugušie, paskatīsimies, ko piedāvā šī platforma. Ja. Un tieši tāpatās paņemsim Bookingā, ja. Man ir 3. līmeņa Genius atlaides, ja, teiksim, un pastīsimies, salīdzināsim vienkārši šādu cenu, 2. 5. augusts, 2 pieaugušie, ja, teiksim, cik par numuru. Tad, jā, Bookings uzreiz izmet 265 eiro, skatāmies pieejamību, ja, tātad šis numurs ir, jā, tātad bez brokastīm, jā, 275 eiro šīm 3 dienām 2 cilvēkiem. Ja, ja mēs paskatāmies Travel Advantage, 189 eiro. Ja, teiksim, paskatīsimies sīkāk, kas, teiksim, šeit, teiksim, numuriņā piedāvāts. Ja, tad tūltās ielādēsies, ja mēs varēsim to apskatīt.
Ja, un salīdzināt. Tātad, jā, 189, jā, arī tiešām bez brokastīm, jā, tāda pilnīgi salīdzinām piedāvājumu. Bet šeit bez tiem 189 eiro vēl 234 travel kredīti. Tas nozīmē $2,34 cashback, sauksim tā, jā, pierasts vārds, jā, un 7 lojalitātes punkti. Manā gadījumā tie ir vēl $7, nu, sorry, $3,5 atlaidi, jā, jo man šie 7 punkti izmaksājuši $3,5. Tad vēl pusi no šīs, tad kaut kāda 184 eiro pret 265 eiro. Nu, jūties starpība 30 aptuveni būs procenti, ja, un tā tālāk. Ja. Nu, lūk, kas mums šeit vēl ir? Ja, teiksim, šeit ir, nu jā, tad avio biļetes var ņemt dažādas. Vakar mēs skatījāmies ar partneriem uz Ameriku, tur 4 cilvēkiem tiešām bija ļoti, ļoti labi piedāvājumi, ja. Tāpat tās kruīzes vakar pētījām ar partneriem, ja. Un šeit ir ļoti, ļoti fantastiski daudz dažādas var nopirkt biļetes uz visdažādākiem pasākumiem, koncerti, sports, teātri. Nu, šeit ir vispār visām tēmām, jā, un tā kā ļoti, ļoti ērti visu var dabūt šeit vienā vietā. Ja, ja jūs gribat, lai mākslīgais intelekts, tas moderns mākslīgais intelekts, jā, viņš var saplānot jūsu ceļojumu. Jūs, piemēram, braucat uz kaut kādu vietu, jā, šeit ir mākslīgā intelekta plānotājs, nu, piemēram, Madeira. Jā, teiksim, paņemsim Madeiru, teiksim, paņemsim, nu, nezinu, datumus, nu, uz tādu 9.13, jā, teiksim, tur augusts, jā, piemēram, jā, brauksim divatā, jā, tad cik daudz cilvēku, jā, nu, labi, vidējais budžets, jā, un šeit parādīs dažādākās aktivitātes, ja, teiksim, ko mēs varam tur izvēlēties, lai mūs pieliek, ja, teiksim, klāt. Nu, ok, es tur ielikšu hikingu, ja, teiksim, ok, arī dzērieni, ēdieni, ja, teiksim, ja, nu, ok, adventure tours, whale watching, ja, nu, teiksim, walking tours, ja, teiksim, līdz 10 dažādas aktivitātes varam salikt, un mākslīgais intelekts mums piemeklē mūsu cenu kategorijā ar vislabākiem piedāvājumiem, kādi ir šajā platformā, ja, teiksim, visu to ceļojumu, ko mēs varam viņā izvēlēties. Ja, teiksim, tik vienkārši, ja, un tādā veidā jūs varat iesist visdažādākajās vietās savu tur ceļojumu laikus, ja, teiksim, jums ir piedāvās fantastisks dažādas ekskursijas un vispār. Ja. Un ekskursiju cenas arī šeit ir fantastiski labas. Viņas nu, ļoti daudzos gadījumos būs lētākas, ievērojami lētākas nekā jūs nopirksiet viņas tur uz vietas, ja, teiksim, vai kaut kur citur. Jā, vispirms piedāvā viesnīcas ar šīm lielām atlaidēm, redziet, jā, teiksim, 1257, 634 ietaupījums. Nu, parasti šī 2257, piemēram, šī cena, parasti viņi ir plus mīnus booking cena bez tiem ģēnijusiem. Ja? Nu, kaut kur tā parasti plus mīnus, teiksim, tā ir. Ja? Bet to katru reizi var salīdzināt. Un te ir katrai dienai programma. Ja? Teiksim, katrai dienai programma, ja? Teiksim, tur ko var iet. Jūs varat ņemt, jūs varat katru šo pakalpojumu šeit nopirkt ļoti ērti, ja? Par ļoti labām cenām. Šeit parāda, ja? Teiksim, nu, pārbaudīt pieejamību. Ok, šeit varbūt kaut kāds pakalpojums ir izpirkts. Ja? Konkrētais, ja, bet tas ir ok, ja, un šādā veidā sameklēt dažādas pakalpojumus. Ja. Kas ir šeit visizdevīgākais šajā platformā? Tā ir saucamās speciālās Life Experience tūres. Tas ir kompānijas pamatprodukti, kuros jūs visizdevīgāk varat doties. Ja? Un, teiksim, piemēram, te ir pa tēmām, te ir luksus, te ir vienkārši ekonomiskāks. Nu, paņemsim tematiskās šādas pasākums. Ja? Piemēram, Parīzes Fashion Week, ja? 1.5. oktobris, ja? 1228. Tur ir ieeja, ļoti labā viesnīcā dzīvošana, ieejas biļetes, ja? Teiksim, vēl tur pasākums. Ja? Un pie tam 900 saucamie lojalitātes punkti, lojalitātes dolāri, kuri man, nu, teiksim, konkrēti izmaksā $450. Tā kā tas vēl ir $450 no šīs 1228 vēl ir atlaide. Ja? Tā kā šeit ir fantastisks lietas, te ir Baku pirmā formula, Ferrari, turis un tā tālāk. Ļoti dažādas piedāvājumus. Protams, platformā var pavadīt ļoti daudz laika, meklējot, salīdzinot. To mēs esam labprāt parādījuši cilvēkiem individuāli, vai arī man asistenti, kurus drīz pieņemšu pie sevis darbā. Ja? Jums
palīdzēs to izdarīt. Ja? Un tāpēc šobrīd iesim tālāk pie pašas prezentācijas, ja? Par Travel Advantage, ja? Teiksim, par manu piedāvājumu. Ja? Tātad, lūk, Travel Advantage, tātad, kā teicu, turoperators ar visām iespējamām tur vajadzīgām nepieciešamām licencēm, gan savu turisma paku pārdošanā, gan avio biļešu pārdošanā, gan kompānija nāk no Francijas. Ja? Francijas tur licences augsts kredīta reitings un viss pārējais uzticamība. Ja? Tā kā to var ļoti droši nodarboties šeit. Ja? Un burtiski aizvakar mēs paši pameklējām dažādas piedāvājumus arī par šīm viesnīcas cenām. Ja? Nu, kā piemērs, ja, teiksim, Dubai konkrēta viesnīca, ja, Bookingā ar 1260, šeit 657, vēl papildus cashbacks, vēl papildus lojalitātes punkts 51%. Ja, teiksim, uz tām pašiem datumiem, tur mēs ņemam uz 5 dienām. Ja. Lasvegasā vienkārši fantastiski, iedomājieties, caur Booking 926, caur šeit 343 eiro. Ja, vēl cashbacks, vēl lojalitātes punkti. Ja. Bali, ja, teiksim, arī konkrēti viesnīca, ja, 51% lētāk Travel Advantage. Nu, vienkārši fantastiski. Ja. Tātad, kā tad var tikt pie šīm fantastiskajām atlaidēm, ja, pie šīm super piedāvājumiem, pie šīm vērtībām? Ja, jums jākļūst par Travel Advantage kluba biedru, jeb lietotāju ar kādu no izvēlētājām programmām. Ir programma VIP, programma Elite un programma Turbo. Ja, teiksim, tā trīs šīs programmas, ar kurām katra dod jo augstāku programmu, jo, protams, kad lielāks atlaides un dažādas lietas, bet par to vismaz lietiņas sīkāk. Ja. VIP programma $20 mēnesī. Šeit ir tikai viesnīcas un aviobiļetes, transferi. Jā, jūs tāpat saņemat cashbacku, un jau šeit darbojās šī 150% viesnīcas cenas garantija. Respektīvi, ko tas nozīmē? Ja jūs atrodat pēkšņi gadījumā sanāk tā, ka šeit ir dārgāk viesnīca. Gadās arī tādi gadījumi. Ja? Piemēram, jūs šeit nobukojat par 200, nezinu, paņemsim apaiņu skaitu par 500 jau uz kaut kādu periodu viesnīcu. Ja, un, piemēram, Bookingā bez atlaidēm, bez šiem dženisiem ir 400. Ja. Tādā gadījumā jūs šo starpību 100 saņemat atpakaļ 150% apmērā. Tātad nevis 100, bet 150. Un jūs salākat galā 350. Tas ir pilnīgi visiem biedriem, ja, un tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Ja. Nu, lūk, savukārt, ja jūs jau ejat, gribat vairāk, gribat, lai jums parādās šīs life experience, ja, šie fantastiskie piedāvājumi, jums parādās lētākas viesnīcas, ja, jo šie speciālie, šīs cenu atlaides katrai grupai ir savādākas. Ja. Lai jums jau būtu pieejams mākslīgā intelekta ceļojuma plānotājs, tad jūsu mēneša maksa būs $120 un vienas lējas iestāšanās arī būs vēl 120. Tātad $240 jūs varat uzsākt šādu programmu. Savukārt visizdevīgākā programma ir Turbo. Ja, šajā gadījumā jūs dabūjat īpašus speciālos darījumus, kas ir pēdējā brīža darījumi, kur ir pa vienkārši vēl super cenām, saucamie flash deals, ko es aizmirsu parādīt, ja, ejot pa platformā. Ja. Tātad jūs dabūjat katru mēnesi, ieklausieties, katru mēnesi par biedru naudas, ja mēnešu abonēšanas maksājumu $120, jūs dabūjat $240, ko iztērēt ceļojumiem. Tie ir tie saucamie lojalitātes punkti. Jā, viņas nevar pilnībā visus apmaksāt pēc gada dalības, jūs varēsiet life experience pilnībā viņiem apmaksāt. Tātad pa vienu samaksāto dolāru jūs dabūjat $2 ceļojumiem, ja, ko jūs apmaksājat. Arī ne tikai ceļojumiem, arī daļu no pirkumiem lifestyle molā. Ja. Nu, šajā gadījumā iestāšanās ir par $490, $120 mēnesī. Ja. Šeit atverās visi iespējamie bonusi, kas atpelnās, ceļotājiem, kas ceļo ļoti daudz, atpelnās ļoti ātri. Ja. Nu, lūk, tad vienkārši uztaisīt tādu mazu tabuliņu, ja, teiksim, tādu mazu tabuliņu salīdzināšanai. Ja. Ja, tad VIPs 20 mēnesi, 20 startiem, 20, pirmais starts, tas ir pirmā abonēšanas maksa. Ja. Tātad abonēšanas maksa nesedz ceļojumus. Jūs samaksājat, tā nauda aiziet vienkārši, aiziet. Un šeit ir minimāls atlaides viesnīcām un visam pārējām, arī tur aviobiļetēm. Ja. Šī garantija, protams, ir cena, bet viņi tiešām strādā ļoti reti. Ļoti reti ir tā, ka šeit ir dārgāk nekā tur publiskās platformās. Tas ir ļoti reti izņēmumi gadījumi, bet viņi, protams, ka ir. Bet nekādas super cenu piedāvājumas viesnīcām šeit nebūs. Ja? Reliti, ja jūs iestājaties 240, 120 mēnesī, tad jūsu abonēšanas maksas sedz ceļojums 1:1.
Jā, šeit lielāks atlaides, šeit parādās life experience, šeit parādās AI plānotais. Kāpēc es esmu šeit pierakstīts visur plus $99, paskatījuši uz priekšu? Tas ir tiem cilvēkiem, kā es, kuri vēlās ar šo dalīties informāciju un tā pelnīt. Tas nav obligāti jāmaksā tiem cilvēkiem, kas ceļo. Jā, to var darīt, var nedarīt. Turbo, jā, tātad šī $490 sākums, jā. Un šeit ir abonēšanas maksas, sēdz jūsu ceļojumus, tātad $1 samaksājiet, paņemat pa $2 ceļojumu. Tad divreiz vairāk saņemiet pretī ceļojumus par katru abonēšanas maksu. Ja? Tas, tātad, pirmkārt, jūs dabūjat atlaides, tur jūs jau tā nopelnat, jau tā esat iekonomējuši. Ja jūs skatāties uz šo abonēšanas maksu, nu vēl dubultā apmērā varat pēc tam iztērēt šo abonēšanas maksas naudu, maksāt jau daļēji par dažādiem pakalpojumiem. Vislielākās produktus, ja, teiksim, ja, un ir speciālai piedāvājumi tikai šiem. Ja. Elites un turbo programmu lietotājiem, kas arī ir, nu, manuprāt, vispareizākās, ja, ļoti izdevīgi ir abonēt uzreiz startā 3 mēnešus uz priekšu. Jā, teiksim, tajā brīdī jūs savus lojalitātes punktus varat sevišķi, ja jūs gribat doties, nu, piemēram, uz Parīzes Fashion Week, ja, tad momentāli varēsiet visus tur vairāk tos punktus dabūt, lai viņus tur apmaksātu. Ja, tas būs ļoti izdevīgi, vai uz Baku formulu, vai uz kādu citu šādu life experience, tad tas ir visizdevīgākais veids, kā sākt. Ja. Nu, lūk, tad, jā, life experience, jā, teiksim, šīs ir, nu, šādi fantastiski dažādi gadījumi, jo tur iekšā ir katrā jāpēta atsevišķi, bet nu, tur iekšā ir ļoti daudz, kas transfers no lidostas uz viesnīcu. Tur ir pasākumu biļetes, tur ir vēl kāda, katrā tur mazliet savādāk, kaut kādas afterpartijas un pasākumi tā tālāk, un vēl kaut kāda ekskursija, katrā ir iekšā kā minimums viena. Ja, un šeit ir fantastiskas lietas, kur jūs arī varat savu dalības maksu visvairāk, nu, tā teikt, nu, atprečot, ja tā var teikt, ja, procentāli. Un pēc gada dalības jūs varēsiet pilnībā šādas maksāt ar saviem lojalitātes punktiem. Ja, teiksim, tālāk jau tas būs vienkārši, nu, jūs būsiet jau ietaupījuši, plus vēl dabūjuši, nu, principā nosīt pa brīvšos. Šādi piemēri tur ir daudz, ja, teiksim, daudz, kur ir cena un cik jūs varat maksāt, ja, teiksim, un tā kā nu, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti plaši piedāvājums. Ja? Nu, lūk, tie, kas vēlās tikai ceļot, tie sazinieties ar mani vai cilvēku, kas jums nosūtīja šo prezentāciju, variet arī tālāk nestīties, bet arī ceļotājiem tur būs ļoti fantastiska feature, tā var teikt, to iespēju pašās beigās. Ja? Bet mazliet pavisam īsi ieskatām, kāpēc šeit var arī nu, labi nodarboties un nopelnīt. Ja? Tātad Travel Advantage īpašniekam, jā, teiksim, ir tāpat vienam, jā, teiksim, tam pašam cilvēkam ir šī marketinga kompānija MVR Life, kas ar kuru tiek nodrošināts Travel Advantage marketings. Tad šeit netiek izvēlēts reklāmas, bet ieteikumu marketings, jā, un šādā veidā, nu, pirmkārt, lai jūs varētu to nodarboties, ir šī gada licence, $99, nu, ko es tur tabuliņā bielicis, kas ceļotājiem nav obligāti, jā, teiksim, tātad šeit ir ļoti īpaši izdevīgs marketinga plāns no 9 dažādiem bonusiem. Es kā cilvēks, kas ir bijis šajā nozarē ar savu milzīgo pieredzi, var teikt, ka tas tā tiešām ir, jā, un ļoti rūpīgi izskatot, nu, šeit teiksim, ienāca, jā. Un jums, kā manas komandas cilvēkiem, kas nāks ar manu saiti vai ar manas, teiksim, komandas cilvēki, kas jums būs nosūtījuši šos prezentāciju saitēm, būs papildus bonus no manis. Papildus dažādi bonusi, jā, teiksim, personīgi no manis, jā, teiksim, motivējošie, gan tur jauni cilvēki tiek pieslēgti, jā, teiksim, un tā tālāk, jā. Tā kā šeit par to būs stāsts. Tātad pirmkārt bonus ir par piesaistīto cilvēku. 50 VIP, 20, Elite 40, Turbo 80, ja? 53 cilvēkus, jums katru dienu ieskaita kompānija $4, jums vairs mēneša maksa nav jāmaksā. Ja jums tie 3 cilvēki ir aktīvi, ja, ja jums jau viņi tālāk 50 ir 6, tad jūs jau $10 dienā saņemat, un tā tālāk šeit ir dažādi daudzumi. Kompānijā ir cilvēki, kas saņem Triple Diamond bonusus, ja $45,000 mēnesī. Ja, tas ir, nu, $1,500 dienā, ja, par to, ka komandā ir jau tur, nu, liels daudzums, 2,5 līdz 5,000 cilvēki. Ja. Nu, lūk, šeit ir fantastiski ātrā starta bonus, ja jūs sākat ar šo nodarboties uzreiz, pietiekami strauji. Pirmās dienās pievienosiet 2 cilvēkus, jūs saņemat papildus $150. Ja? Nu, ir dažādi šie bonusi, tur marketinga plāns priekš tā ir domāts, ja? Bet par to būs citas prezentācijas. Ja? Salīdzinot ar to, kas ir tirgu, šeit ir gan fantastisks labs produkts, gan fantastisks labs marketings priekš tiem cilvēkiem, kas vēlās
ar to nodarboties. Ja? Un kāpēc tad ir tieši izdevīgi pievienoties manai komandai, ja teiksim, jeb manu cilvēku un manam personīgam, manu jau komandas cilvēku ieteikumiem? Tāpēc, ka no manis nāk papildus dažādas labumi, ja, teiksim, gan ceļotājiem, gan tiem cilvēkiem, kuri darbojas ar to kā biznesu. Ja, teiksim, pirmkārt, mūsu komandai tiek veidots office šodien, 29. jūlijas, burtiski daždienu laikā. Mēs atvērsim ofisu Rīgā Hospitāļa ielā 23, E-Mobile LV telpās, ja, kopā ar E-Mobile fantastisko auto tirgošanas kompāniju. Tur ir fantastiska vieta, kur mums kopā darboties, ja, ar šīs kompānijas īpašnieku Vilmāru. Ja. Nu, lūk, un papildus tad es esmu izveidojis sistēmu aktīvākiem partneriem, ja, teiksim, pie zināmiem nosacījumiem, ja, tad mēs dodam ar jūsu saitēm, pieslēdzam partnerus, ja, bet atgriežoties vēlreiz pie Office, tad mūsu Office'ā es skatos pēc asistenta, ja, teiksim, kura vienlaicīgi palīdzēs ar šo ceļojumu atlasīšanu, ja, teiksim, ar visām konsultācijām par to, kādā veidā platformu ērti lietot, palīdzēs tur uzsēst pasūtījumus tā tālāk, ja, un veidos dažādas mārketinga aktivitātes sociālos tīklos, ja, teiksim, un tas arī būs atbilsts visiem cilvēkiem, kas ir mūsu komandā. Savukārt, no manis, kā jau es teicu, ir jau sistēma, kā ar jauno partneru saitēm tiek piesaistīti nākamie partneri. Tādā veidā es personīgi varbūt atdodu kādus bonusus saviem cilvēkiem, bet ilgtermiņā tas ir iegūms visiem. Ja, teiksim, arī dodu papildus bonusus ar kriptovalūtā, tur savu kriptoprojektu tokeniem. Ja. Nu, lūk, un ļoti ekskluzīva lieta, ļoti īpaša lieta. Jā, ir tā saucamā ģimenes programma, kad ienāk divi cilvēki. Tas var būt vīrs, sieva, tur var būt divas draudzenes. Jā, kādreiz arī ienāk divi cilvēki, kas nodarbojas ar šo ieteikumiem, jā, teiksim, kā tīkla mārketinga cilvēki. Jā. Īpaši izdevīgs nosacījums es personīgi varu piedāvāt tiem cilvēkiem, kas ienāk ar kā pāris ar diviem profiliem. Jā. Jūs pilnīgi viennozīmīgi par vienu mēnešu maksu $120 saņemsiet 480 iekšējos dolārus ceļojuma apmaksai. Jā, kompānija tādu lietu nepiedāvā. Tas nāk pateicoties manai papildus palīdzībai, jā, un to, ko mēs varam nodrošināt un nodrošinām kopā ar mūsu izveidoto sistēmu, Office asistentu, jā, tā tālāk. Jā. Par to jau individuāli pastāstīšu, kam ir interesi. Jā, tas ir fantastisks piedāvājums no manis, jā, kādu, manuprāt, neviens nepiedāvā. Jā. Tieši tāpēc aicinu pievienoties ikvienu gan ceļotāji, gan cilvēki, kas vēlās to nopelnīt. Protams, kad esmu gatavs pastāstīt sīkāk par niansēm, gan satikties, gan tiešraidē, ja, teiksim, lai varētu visu izprast labāk un pieņemt izsvērtu kvalitatīvu lēmumu. Un ceļot izdevīgāk, baudīt tos lielos ietaupījumus, nu, un, ja ir vēlme, arī nopelnīt. Tā kā paldies, kad noskatījies līdz galam, lai forša diena un uz saziņu. Paldies!